Labrīt, sestdienas rītā. Es pamodos, var sakot, klusums. Kāds ir pulkstens 8:19, visi guļ. Kur ir vīrs? Viņa bija jāatbrauc šodien no rīta. Viņa vēl nav. Nezinu. Un galvenais tāds klusums, un es izlaižu suni un tāds vispār. Tā kā Gundeks Repšs stāstā. Tāda situācija, un arī izrāde bija, ka cilvēki brauc ar autobusu, kādā braucienā pēkšņi sāks liela migla, un viņi izkāpj ārā, un viss. Un tad kā jocīga sajūta, viņi redz kādas mājas, pēc tam vēl kādas, un viņi saprot, ka nav vairs neviena cilvēka uz zemes. Ja? Un man bija tā kā īsa brīdi, man pat tagad ir tādas skudriņas. Tas stāsts tāds mistisks, protams, un daudz jau tāda variācija. Bet šorīt man arī tā likās. Tā kā, es esmu viena pati palikusi, un neviena vairs nav. Un tā kā tik jocīgi. Jā, bet tagad es sāku dzirdēt, ka tur augšā ir rosība, tātad tur visi ir dzīvi, paldies Dievam. Vīram jāpiezvana, kur tad viņš ir. Iespējams veikalā iebraucis visdrīzāk. Vakardienas pankūkām liela piekrišana. Viss ir apēsts. Sākusies cīņa. Es saku, nevajag cīnīties, vienkārši vajag aiziet uz veikalu, nopirkt vēl miltus. Mums beidzās vakar milti, ir tikai auzu, bet auzu arī tikai viena glāze. Lielais dēls piekrita. Tagad gaidu. Ir tikai olas sakultas, tā, ar to šūmēkli, tā teiksim. Tad jāgaida milti. Rekur, maziņš, pankūku kalniņš, pēdējā nav ragaina. Jāmazgā gāzes plīts, kā jau vēļuši prakst uz visām pusēm. Saka, ēd ko ēdams, bet pirms ēšanas uzēd vai nu kāpostus, vai kādu brokuli, vai kaut ko tādu vienkārši. Dārzeņus, var sakot. Nē, tas tiešām ir pats labākais no glikos revolūcijas. Kā man tur viss iet, tas jau tur ņigu ņegu, bet kāpostus vai to pašu brokuli, man oma saka, šausmas, kā tu vari tādu kaut ko tādu iest? Tāpēc paņem un... Kamēr cep pankūkus, graužu brokuli. Un tad ēdīšu pankūkus. Uzvilku botas un izgāju ar Sāru ārā. Ar mani neviens negrib iet. Negribot iet ārā. Jā. Labi, tad es viena. Vēl es gribēju pastāstīt un padalīties. Senāk es nezināju, ko nozīmē tāda atviļņa slimība, ka no rīta pamosties un ir tā kā kakls vai nu ciet vai sāp, iesnas un tā tālāk. Jā, man sanāca, man tūs cilvēks ar tādu slimoju, līdz ar to es to zinu, un tagad pati arī jūtu, ja es pāēdu tieši pirms miega, teiksim tā, apēdu kaut vai jogurtu, tāpat kā es vakar tā izdarīju. Aptuveni pusbuņģu izēdu ar turku jogurtu un iegāju gulēt. Un šodien no rīta pamostos un kakls sāp. Skaidrs, atveru kaklu rīkli, redzu, ka tur kaklam sarkanas sienas, un tas ir jau kuro reizi es tiešām tā jūtu. Tas tā ir. Tad varbūt jums arī tā gadās. Tad ziniet, neēdiet pirms miega. Tas ir viens. Šobrīd tas ne īpaši glītais periods, kad visi kaku lauki parādās. Jā, te man ir liriskā atkāpe. Gribu pateikt to, ka es nevācu pēc Sāras kakas. Kārt mēs nedzīvojam pilsētā, tādāk Rīgas centrā, ja? Vai Jomas ielā, Jūrmalā. Pārsvarā Sāra savas lielās darīšanas kārto mežā, vai arī upes malā. Jā, man ir tā, ka man it kā pa to upi, man brīžiem tā kā, sirdsapziņa drusku iedzeļ. Es domāju, varbūt man jāņem lāpstiņa un vienkārši tālāk jāizmet tur tajās zālēs. Vienkārši jāsteigā ar tādu mazu lāpstiņu. Tas bija viens variants. Otrs. Kāpēc es tā nedaru? Kāpēc es nevācu? Man tracina tie mazie plasmasas maisiņi, kuros nonāk tā kaka, un tad es vienmēr domāju, kā tas tiek pārstrādāts. Man tas dara aizpilnu, tāpēc es labāk izvēlos, atstāt kā dabisko mēslojumu. Man liekas, ka tas ir mazāks ļaunums.
dabai. Es nezinu. Jā, tas ir neglīti. Šobrīd tas ir diezgan neglīti. Nu jā, tas mežs tāds kā pēc svinībām. Varētu teikt, ziema ir galā, svinības ir beigušās. Un tagad viss izskatās tāds kā pēc ballītes. Viss kūst. Nu nekas, drusku tā jāpadzīvo. Bet vēl es gribēju pateikt un padalīties par to, tā kā es visu laiku stāstu par to Jura Rubeņa grāmatu Uguns pavadieni. Es nezinu, vai ir vērts, es nevaru tā pateikt, jums obligāti vajag šo grāmatu mājās. Tā es gluži nevaru pateikt, jo vislabāk jau ir izlasīt bibliotekā, un pēc tam, ja zini, wow, es gribu šo grāmatu, nu tad nopirkt pēc tam, kad tu esi sapratis, ka tā grāmata ir vērtība, ko tu noteikti gribēsi pārlasīt arī pēc vairākiem gadiem, 10. Jā, jo, piemēram, vakarā es lasīju tādu nodaļu, kas man, piemēram, neinteresēja, jā. Jā, tur bija par tādu šardēnu, dešardēns. Bet tas ir, protams, ļoti izzinoši. Šī grāmata ne tikai tāda, kā saka, veselē, bet arī izziņai, lai saprastu. Tā kā, nu jāapdomā. Kaut gan, protams, ir vērtīgi. Tur tāds darbs ieguldīts tajā Jura grāmatā, cik daudz viņš ir izlasījis gatavojoties. Lai uzrakstītu savu grāmatu, viņam 100 ir jāizlasa. Nu, jā, tā kā īstenībā es domāju, ka mums arī, mēs noteikti nopirksim šo grāmatu. Tāpēc, ka tādā veidā es pasakos Jurim, īstenībā. Kā es saku, Jurīša grāmata. Vīram visu laiku, kur man Jurīša grāmata? Jā, tā es Jurītim pasakos. Ka visu, ko viņš ir darījis un dara. Bet vēl, ja bibliotekā mēs ņemam, tad arī autoriem ir zināms procents. Tā kā tas arī ir forši. Vissliktākais variants ir ņemt no cita cilvēka, tāpēc, ka tad autoram nekas netiek. Vislabāk ir ņemt bibliotekā un pirkt. Vēl gribēju pateikt, ārprāts, to lielo paldies par komentāru. Zem iepriekšējā video, nu, vispār katrs komentārs ir īstenībā ļoti vietā, un tas ir, es īstenībā tie video kaut kādā mērā ir tā kā stāsts, un tā kā akā, jā, es tur vien pati kaut ko vai nu izstāst, vai iekliedzos, un tad nu ir tās atbalstis. Un tās atbalstis esat jūs. Un tā ir, nu kā, tāda laikā tā kā es. Jā, tas vispār kaut kāda mistika, interesanti tas. Tās mūsdienu tehnoloģijas ir arī interesants kaut kādā mērā. Nu, un par to Sartra teicienu, ka katrā cilvēkā ir Dieva izmēra tukšums, un tad katrs to cenšas aizlāpīt, nu, pēc savām iespējām, pēc savas sapratnes. Un tas ir tik interesanti. Un man pilnīgi tāds kudriņas skrien. Jā, ka tas tukšums ir katrā. Vai caurums tāda, ja, tā kā plaisa kaut kāda. Un katrs kā spējam, tā arī lāpāmies. Tas periods. Nenormālais, kad dzīvnieks ir nomūrējies kā sivēns, varēs sāra. Un tā ir, iesim mājās un pēc tam būs jātīrās. Tagad ejam uz jūru, neju, un ik pa laikam iedur mugurā. Un vispār, protams, nepatīkami. Bet tas no tā, ka es mazo stiepu. Vakar mēs nācām no baseina. Nu, loģiski, bērns saguris. To es saprotu. Saguris, un viņam viss tas ekipējums, tas kombinzons un zābaki. Un es viņu nesu. Nu, diezgan panesu. Nu, viņš jau ir 5-gadīgs. Diezgan liels, viņš tāds prāvs bērniņš ir. Nē, viņš nav prāvs. Es domāju, ka viņš īstenībā ir mazāk nekā citi. Bet, nu, pasmaks tik un tā kopā. Viss atnāca pie jūras. Jūriņa. Kā parādījusies, pagasāri nerauj man tā. Te viss diezgan slidena šī eja. Un ar botām vispār slīd. Ai, sāra, nu nerauj, bet skaisti. Skaisti gan ir. Tālumā tie koki. Miglaini šodien. Cilvēku nav. Šai nav un šajā ir. Jūra sāk atdzīvoties, vai man patīk. Man laikam patīk, ka jūriņu tu neesi aizsalusi.
Redz, tā bija, protams, interesanti, bet patīkamāk ir, ka jūra atsalsta. Tur kaut kur gulbis. Šodien krāsas ir ārprātīgi skaistas. Tas kusošais sniegs nav vairs tāds ķerti balts, bet tāds ar toņiem. Un migla vēl dara savu. Gāja diezgan ātriem soļiem. Var pateikt, kā karsti, jā. Pat šalle šodien ir traucējoši un kur nu vēl cimdi. Tos noņēma nost. Vēl ir tāda lieta, ka mums ir apdrošināšana, ka varētu iet uz masāžu. Un te tuvākais kabinets ir tāds, kur ir vīrietis, masieris. Mans vīrs iet. Šausmīgi sāpīga masāža. Tāpat tā nav, nekas nav saistīts ar atslābumu un tā. Nu, viņš teica, ka visdrīzāk es raudāšu. Labi, man reiz ir tā kā interesi par to, kas tad tur tāds notiek. Bet pats galvenais, kas man attur, es esmu, man liekas, ka sievietes arī iedalās divās daļās, ir tās, kas iet pie, piemēram, ja ginekologs vīrietis, tad pat labprāt iet, un viņš jau būs rīcīgs speciālists, un tad, piemēram, masieris. Es zinu vairākas arī, man paziņu lokā tādas sievietes, kas uzskata, ka tomēr ārsti un masieri labāk ir vīrieši, prasmīgāki. Es nezinu, vai tā var tu tā ielikt. Tam īsti nepiekrītu. Drīzāk ir tāds kā komforta līmenis, un man ir tā, ka mani drīzāk biedē tas, ka tas varētu būt vīrietis. Tad, kad bija iepriekšējā masiera sieviete, es pie viņas gāju, un es viņai tieši to stāstīju. Ka man prieks, ka viņa šeit ir, un ka var aiziet šādi te, un ka nav vīrietis. Viņa tā paklausījās, un tā paklausies, tev nav sakārtotas attiecības ar savu tēti. Tur kaut kas nav kārtībā. Jo patiesībā profesionāls vienalga kāds. Jā, un man tā frāze aizķērās, un es nesaprotu, ja es gribu sevi padarbināt, tā kā atkal attīstīt kaut kādā citā virzienā un pārvarēt kaut kādus savus aizspriedumus, kompleksus un nezinu ko vēl, tad man būtu pie viņa, vismaz vienreiz jāaiziet. Nezinu. Interesanti, jā, vai es saņemšos. Atnācu jau mājās, un te man šodien šādu puķīti atnes vīrs. Viss bija krāšņā papīrā, bet es muļķīti noņēmu. Es nezinu, es noņēmu, likās, ka puķiem tā ir grūtāk. Ka viņām taču vajag gaismu, tiem sīpoliem vajag gaismu. Es tā izdomāju. Bet es nezinu, vai tā vajadzēja. Un šodien kāzu jubileja. Jo, ja godīgi, es vispār nebiju iedomājusies, ka vīrs atceras. Es tiešām teikšu tā. Man likās, ka mans vīrs jau tiešām neatceras tādas lietas. Bet izrādās atceras. Jā, tas bija tā ļoti, ļoti liels pārsteigums. Tāpēc jau viņš arī nokavēja šodien. Interesanti. Pupas tik skaisti īstenībā. Atceramies to, ja gribam kaut ko krāšņu februārī. Tad vērts iesēt. Tāds zaļums, priecīgs. Un te būs narcisītis. Šeit. Tas ir mimozas. Jā, mimozas man patīk. Man liekas, ka tās ir mimozas, jā? Jau aizvērušās. Te būs narcisas. Narcīzes, kā mana oma sanāk teica. Pildīsim bērndārznieka darba lapas, bet es no rīta skaisti uzklāju galdautu. Tīru. Izgludināju. Apmierināta. Mēs ēdām zupiņu. Un vienam izlīja zupa. Tā visu laiku es vīram saku, mums steidzam vai galdu. Šito, kā saka, ar tām galdu drānām, tas ir baigais numurs. Tā, sanāca tā, ka man ir tāds brīdis, kad vīrs aizgāja ar mazo bērnu ciemos uz īsu brīdi. Un es zinu, man jāiet uz veikalu. Jā, es teicu, ka es iešu uz veikalu. Man tur ir visādas lietas, ko es gribu paskatīties. Un tā kā bērniem tāda ir interesi par puzli, tad es gribu puzļus paskatīties un Lego komplekti. Kaut kas tāds. Neko nepirkšu, bet tikai tā kā izlūkos drusciņi paskatīties savu lietas arī dažas. Un Rozas grāmatnīcā gribu ieiet paskatīties. Tā. Bet kamēr dienas gaisma,
jāpakrāso aplis. Vakar uzzīmēju. Oi. Starp citu, bērndārzniekiem 5 gados māca pulksteni. Viņi paši te sataisījuši. Bet es teikšu, ka tāda sapratne, ka, piemēram, šādi ir pulkstenis 1, piemēram, tāda viņam ir. Tas ir interesanti, jā, kā lēnām veidojas. Šeit uzzīmēju, atkal, var teikt, līdzīgi motīvi. Vakar tāda sajūta bija, ka nav ko teikt, bet zīmēju. Zīmēju, un beigās te kaut kas arī sanāca. Krāsošu. Šausmīgs iepriecinājums. Tas zaļums. Es nezinu, tās pupas atgādina efejas. Man efeja nepatīk it kā pēc būtības. Nu, tīri tā, ka tas augs it kā iemieso to, ka cilvēki kašķējas un tā kā nevar sadzīvot. Man viena kaimiņiem tā kaut kad teica. Tāpēc man kaut kā biedē efejas. Bet šī nav, tas ir pupas. Un tūpes jau ir tādas jau noziedējušas. Man liekas, tie skārtiņš arī tā diezgan skaisti izskatās. Vienkārši noziedējums. Visu laiku uz mani skatās atkal. Nezinu, pievērš tā uzmanību. Ko? Nē, es neko neēdu. Te nav nekā ēdam. Te viss ir tikai... Jā, sunīts, jā. Nu, šī tik daudz. Un tagad viss. Tagad jāskrien uz veikalu. Ej uz veikalu. Un vispār, it kā mākslinieciski skaisti, ja? Bet arī kaut kas tajā visā nepatīk. Nu, ir skaisti skati. Jā, ceļi arī tādi. Droši vien glaznot. Skaisti. Bet pie sienas tādas bildes man nepatīk. Tādas, kur šāds atpūšana laiks. Eju garām šeit tādai vietai, kur ļoti bieži ir vārnas. Tāds vesels bars. Nezinu. Kas viņām tur pa sanāksmi? Eju un domāju, vispār ragavas varēja paņemt. Varēja paņemt ragavas vēl. Varēja riteni paņemt, bet eju ar savām K2. Parastām kājām. Nu, nezinu. Tūlīt celsies tas bars laikam augšā. Vairs viņas tā sāk bļaut un tad ceļas gaisā. Nobīstas. Jā, nu nesīšu visu, bet es izdomāju, nē, daudz es nepirkšu, redzēs. Domājot vēl par to tēmu, ko es vakar teicu, nu par paļaušanos dzīvei un uzticēšanos tai. Es vienkārši satceros bija tie tēkrakli, ļoti populāri. Dzīve ir cīņa. Jā, un tas tiek iegalvots jau arī no mazotnes. Tev taču ir jācīnās par savu vietu zem saules. Īstenībā jācīnās ir 1-10. Nu, ārkārtīgi īstenībā retas reizes. Bet to just, tas arī ir jautājums. Pārsvarā nav jēgas cīnīties. Nav jēgas. Es tā vismaz domāju. Tas ir
vienkārši liek zaudējumi. Vēl šodien gribēju pateikt, ka šodien ir tāda diena, ka man tā kā ir reāli labi ar sevi. Tāda, ka man patīk vienai iet, vienai būt, vienai zīmēt. Jā, sanāca arī šodien vienai gulēt. Tā kā ir tās dienas, ka tik forši ir būt vienam, bet jauki ir atgriešanās sajūta. Tad, kad es negribēšu vien, man ir tie citi, bet stulbi ir tad, kad negribu būt viens, bet esi un visu laiku. Un tā viss. 3 maisiņi. Nav tik traki. Šoreiz es sevi tā, kā saka, turēju grožos. Un atcerējos to, ka pašai vien tas viss būs jānes. Nopirku arī puzli. Tādu ar ledus sirdi. Normāli. Būs ko kopā vakarā likt. Ziniet, par ko gribēju pateikt? Gribēju tētra sunēja ārā. Un šeit šis laukums. Vienkārši paskatījos to video un vēl citu laukumu, kuri man te ir. Īstenībā tie ir kļuvuši lielāki, nevis mazāki. Patiesībā kopš tā brīža, kad es nodzinu matus. Piemēram, šis, vienkārši tur, kur tas video toreiz saucās, nosaukums bija Trakā, bet es atļauju paprasīju. Jā, un es tieši paskatījos to video. Un tas nozīmē, ka patiesībā nav nekādas starpības. Ja tie mati izkritīs, tad izkritīs, un pēc tam, ja ataugs, tad ataugs. Un, jā, te varbūt mazās, šīs laukums arī aptuveni ir tikpat liels kā pašā sākumā, bet visur citur īstenībā, piemēram, šitas sāns. Vienkārši, ja jums ir interese, kā saka, nav ko darīt, un jūs neticat maniem vārdiem, tad pārbaudiet. Man tur ir mazāka laukuma nekā tagad. Tad īstenībā pareizs lēmums bija nodzīt tos matus, jo viņi birta man šausmīgi tracinātu. Bet tikai domāju, kāds cik zāles nedarbojas. Kāpēc man mati neatauga? Vai uz manas mammas jubileju, kas ir jūlijā? Lielais festivāls. Visi radi būs un man mati nebūs atauguši. Nebūs atauguši. Būs tā jāiet cepurē. Tā visdrīzāk izskatās. Nevar tik ātri ataugt citādi. Neko. Jāsamierinās. Viss. Saku jums atā, lai viss ir labi, visu gaišu.